Čau visiem! Šodien esmu ciemos pie saviem draugiem Swedbank, lai noskaidrotu, kas ir energoefektivitāte un kā padarīt savu mājokli ilgspējīgāku. Būs interesanti, tāpēc pievienojies! Čau, Normand! Čau, Kaspar! Uzreiz gribu jautāt, kādus energoefektīvus risinājumus izvēlas jūsu klienti? Ja mēs runājam par tiem klientiem, kas vēlas atjaunot savas privātmājas, tad visbiežāk viņi izvēlās tos risinājumus, kas viņiem ir nepieciešami, ko viņi konstatējuši, kas viņiem varbūt ir jau novecojis vai būtu jāatjauno. Protams, arī tai skaitā ir tādi darbi, kas sniedz vislielāko šo energoefektivitātes pienesumu, un, protams, arī nav varbūt pārāk dārgi, lai tos veiktu. Kā piemēram, veicot privātmājas fasādes atjaunošanu, gan nosiltina viņu, gan nokrāso viņu, līdz ar to tev ir skaista ēka, energoefektīva, silta, kur patērē mazāk enerģijas. Protams, logu nomaiņas, jumtu siltināšanas, pamatu siltināšanas, vai tie ir kaut kādi varbūt inženieru tīkli iekšā, apkurs sistēmas nomaiņas, protams, kas pēdējais populārākais arī ir saules paneļu uzstādīšana uz jumtiem, kas arī sniedz savu veidu tādu gan neatkarību, gan energoefektivitāti, jo tu iegūsi šo enerģiju zaļu, nepatērējot, kā saka, šos liekos nezaļos resursus. Kādas ir tendences saistībā ar energoefektīvu mājokļu finansēšanu? Viennozīmīgi un tīri dabiski šobrīd energoefektīvu mājokļu finansēšana pieaug, ņemot vērā to, ka arī likums prasa šobrīd visas jaunās ēkas, kuras tiek būvēt energoefektīvi. Tas attiecās gan uz daudzdzīvokļu mājām, gan arī uz privātu mājām. Šī regula ir spēkā jau vairākus gadus. Tas nozīmē, ka ar vienu būvējot jaunus īpašumus, šīs ēkas kļūst energoefektīvākas. Finansējot šīs ēkas, protams, arī pieaug šo ēku īpatsvars mūsu teikšajā kredīta portfelī. Tas, pie kā mēs vēlamies vēl piestrādāt un ko mēs arī aicinām arī mūsu klientus, noteikti vairāk pievērst uzmanību tieši esošo privātmāju atjaunošanai, kuras varbūt jau kādu laiku ir kalpojušas ģimenes vajadzībām, bet viņām vēl ir potenciāls kļūt vēl efektīvākām, tādējādi ietaupīt arī pēc tam uz apsaimniekošanas izmaksām. Kā jūs atbalstāt savu klientu ilgspējīgās izvēles? Es teiktu, mēs strādājam dažādos griezumos. Viens noteikti ir šo klientu informēšanu un strādāt pie zināšanu palielināšanas. Šajā gadījumā mēs veidojam dažādus gan Swedbank bloga rakstus, gan video sērijas, gan podkastus, kur mēs runājam par dažādām tēmām, gan par ēku iegādi, būvniecību, atjaunošanu, energoefektivitāti un citām tēmām, kas ir ļoti svarīgas un interesantas tieši māju īpašniekiem. Protams, veidojam šobrīd arī Swedbank zaļās mājas skolu, kur var klātienē atnākt un satikties ar šiem nozares ekspertiem un uzzināt, kādā veidā savu mājokli atjaunot. Tā būtu viena daļa, tā informatīvā daļa, bet tad, kad tu jau esi pieņēmis lēmumu, ka šī tava ēka ir jāatjauno, tad, protams, nākamais ir visticamāk nepieciešams šis finansējums. Un šajā gadījumā arī energoefektīviem mājokļiem mēs piedāvājam labākus nosacījumus, tas nozīmē zemākas procentu likmes, lielāks, augstāks finansējums, un arī pašreiz iegādājoties, būvējot vai atjaunojot ēku, kas būs energoefektīva, mēs pat piedāvājam tādu, varētu teikt, līdz gada beigām kampaņu, kur procentu likme tiek noteikta Eiribors plus 0 uz 12 mēnešiem. Kādas tendences ir gaidāmas mājokļu tirgū saistībā ar energoefektivitāti? Kā zināms, tad mēs visi esam apņēmušies samazināt šo CO2 izmešus, kas nozīmē, ka tādēļ arī tiek pieņemti dažādi normatīvi un regulējumi, lai šīs ēkas padarītu ar vien energoefektīvākas. Kā jau minēju, tad visas jaunās ēkas, kuras tiek būvētas, viņām ir jābūt vismaz ar A energoefektivitātes klasi, kas nozīmē, ka ja tu iegādājies šajā ēkā īpašumu, tad principā tu par energoefektivitāti vairs var neraizēties. Toties, ja mēs skatāmies uz lielāko daļu dzīvojamā fonda, kāda mums Latvijā ir, tad tās ir tomēr ēkas, kas jau labu laiku ir nodzīvojušas un ar energoefektivitāti pat īsti nedraudzējās, kas nozīmē, ka, ja tu iegādājies dzīvokli šādā ēkā, tev noteikti būs jārēķinās tuvākajā vai tālākā laikā ar kaut kādiem papildus izdevumiem, lai šo ēku atjaunotu un padarītu daudz energoefektīvāku. Tā ir mūsu nākotne. Es esmu saskāries ar tādu stereotipu, ka energoefektīvu mājokļi parasti ir dārgāki. Vai tā ir patiesība? Redz, Kaspar, mēs esam sekojuši līdzi, vai pat varētu teikt, finansējuši šos energoefektīvos mājokļus un vispār mājokļus kopumā jau gadiem. Un mēs esam bijuši arī tajā posmā, kad šī prasība stājās spēkā un visām ēkām bija jākļūst energoefektīvām. Un tajā brīdī mēs redzējām, ka īstenībā tāds būtisks lēciens pieņemsim cenu izmaksās, lai uzbūvētu energoefektīvu māju, salīdzinot ar mazāk energoefektīvu māju, tur nav. Tur vairāk ir tiešām
jautājums darbs ar energoauditoru, kurš noteikti var ieteikt mazus knifiņus, kādā veidā tu to pašu ēku var padarīt daudz energoefektīvāku, neieguldot ļoti liels papildus līdzekļus iekšā. Kā piemēram, izvēlēties pareizākās debesu puses, uz kurien atvērt lielos logus vaļā, saprast, kāda ir pareiza ventilācija un tā tālāk. Tā kā tie risinājumi nav tik dārgi, lai būtiski sadārdzinātu šo te mājokli. Bet, jebkurā gadījumā, ja tu iegādājies šādu energoefektīvu mājokli, tad salīdzinājumā par to, ko tu maksās par apkuri viņā un tajā mājoklī, kurš nav energoefektīvs, tu noteikti jutīs lielu atšķirību. Nu tad tā, mīļie skatītāji, kā mēs dzirdējām, energoefektivitāte ir lieliska investīcija nākotnē. Milzīgs paldies tev par sarunu. Paldies. Paldies tev, Kaspar, un praktiskos jautājumus noteikti to varēs pārrunāt ar Kārli. Kārli, kas ir energoefektivitāte un kas energoaudits? Energoefektivitāte pēc savas būtības ir vienkārši tas, cik efektīvi mēs patērējam enerģiju kaut kādu savu mērķu sasniegšanai. Ja mēs runājam par ēku energoefektivitāti, tas tipiski ir iekštelpu mikroklimata nodrošināšana, lai mums ir silti, forši un patīkami. Energoaudits ir tas, kas atbild uz to, cik kura ēkas daļa patērē, kas mums būtu jādara, lai mēs, piemēram, uzlabotu ēkas energoefektivitāti, vai mums efektīvāk ir mainīt logus, vai siltināt sienas, vai jumtu, vai varbūt neko nevajag darīt. Tā arī varbūt atbild energoauditam. Kāpēc ir nepieciešams veikt energoauditu mājoklim? Daudz dzīvokļu ēkām šobrīd tas galvenais iemesls varbūt ir tas, ka ir altuma atbalsta programmas, un tad cilvēki iet un līdzfinansējums vienmēr palīdz. Viena no prasībām arī šajās atbalsta programmās ir energoaudita veikšana. Kādēļ tā prasība kā tāda ir pēc būtības, ir, lai finansējuma devējs varētu pārliecināties par kaut kādas naudas izlietojuma efektivitāti, cik energoefektīvi mēs esam to ēku padarījuši, veicot kaut kādus pasākumus. Jo energoauditā tas sākotnējais ir apskatīt tātad ēkas esošo situāciju, un tad tiek uzmodelēta ēkas nākotnes situācija, kas varētu būt, ja mēs to naudu ieguldītu energoefektivitātes pasākumos. Vai es pats varu veikt energoauditu savam mājoklim? Fantastisks jautājums. Īstenībā ir tādi pirmie soļi, ko var veikt arī pats. Tu vari paņemt rēķinus, paņem vismaz 2 pilnus gadus. Saskaiti kopā, cik tu esi samaksājis par apkuri, bet skaties nevis eiro, bet tās megavatstundas vai kilovatstundas. Un tad tu redzēsi kopējo patēriņu. Un to tu jau vari skatīties pēc likumdošanas, kura energoefektivitātes klase tev sanāk. Tas, ko tev varbūt grūtāk būs izdarīt, bet, protams, ja tu ļoti gribi to var izdarīt, aprēķināt tos pasākumus, atrast risinājumus, kā to ēku padarīt efektīvāk. Un tas ir bišķiņ jau sarežģītāk. Kas mājoklī visbiežāk rada enerģijas zudumus? Es varbūt pastāstīšu, kā veidojās tā audita būtība īsi, jo tad arī būs tāda lielāka skaidrība, kā auditors skatās uz tiem zudumiem. Jebkurā ēkā mums ir enerģijas zudumi un enerģijas ieguvumi. Tātad enerģijas zudumu pusē mums iet visas tās lietas, kur ēka zaudē enerģiju. Tātad, piemēram, tās ir sienas, jumts, logi, durvis, lūkas un dažādas ēkas konstrukcijas. Tālāk mums ir arī ventilācija. Vai tā ir dabiskā, vai tā ir mehāniskā, vai tie ir kaut kādi neblīvumi ap logiem vai durvīm un tā tālāk. Un tad no ieguvuma puses, ko mēs skatāmies energoauditos, tas ir saules siltuma ieguvumi. Kā tā ēka ir pagriezta, piemēram, pret sauli. Tad ir cilvēku siltuma ieguvumi, jo mēs arī esam diezgan silti un izdalām siltumu un sildam to māju. Un vēl tad ir ierīces. Datori, televizori un viss pārējais. Un saskaitot šos visus kopā, tad mums arī veidojas ēkas energoefektivitātes novērtējums. Bet lielākie zudumi, ja tā man jāsaka, un atkal atkarīgs, protams, no ēkas tipa un vispārējā, bet ja mēs runājam par, piemēram, daudzdzīvokļu ēkām, tad tipiski lielākie zudumi būs ārsienas. Kurš ir tas īstais mirklis, kad veikt energoauditu mājoklim? Tas brīdis, protams, katram ir individuāli, jo arī brīvprātīgi to var veikt tad, kad tu viņu gribi, kad tev ienāk prātā un tev ir interese kaut kāda. Bet otrs ir tas, kad tu gribi veikt kaut kādas energoefektivitātes uzlabošanas pasākumus. Un it sevišķi, ja tu vēl gribi piesaistīt kaut kādu finansējumu no malas, vai tā ir kāda banka, tur altuma, vēl kaut kāda cita finansējuma avoti, tad tipiski viņi tev pieprasa vienkārši kā pamatojumu. Nu, labi, tu gribi siltināt sienas, kas notiks, ja viņas nosiltinās? Nu, tad to energoauditu vajag veikt. Un energoaudita derīguma termiņš ir 10 gadi, tad tu viņu uztaisi un tad tu vari mēģināt kustēties kaut kādus tos 10 gadus, ja vien nemainās likumdošanas lietas. Bet principā energoaudits ir jāveic tad, kad tev ir vēlme uzlabot to energoefektivitāti, veikt būvdarbus un tiešām kaut ko darīt. Tas ir tas brīdis, kad tu viņu arī veic. Principā sanāk, ka pēc 10 gadiem vajadzētu veikt šo energoauditu. Lai, teiksim, Latvijā veidotos arī kaut kāda vispārēja datubāze un zināšanas par to, kāda ir Latvijas, kāds ir Latvijas dzīvojamais fonds, tad ik pēc 10 gadiem likumdošanā ir rakstīts, ka energoaudits ir jāveic. Ko jūs iesakat īpašniekiem, kuri plāno atjaunot savu māju, lai tā būtu tāda energoefektīvāka?
Energoauditors palīdzēs tehniski saprast visas lietas. Tas viss ir forši, bet pirms tam noteikti es ieteiktu pirmkārt paskatīties uz saviem rēķiniem, tas ir viens. Un vēl viena ļoti svarīga lieta ir, ko es varētu ieteikt visiem darīt, ir nopirkt saimniecības preču veikalā vienkārši to termometru, kas mēra mitruma temperatūru, paskatīties, kas mums telpās ir. Tiešām mērķtiecīgi pasakot līdzi, piemēram, kādā iekštelpu temperatūrā mēs dzīvojam, jo ļoti bieži ir tās situācijas, piemēram, jaunajos projektos, ka, energosertifikātā mēs redzam vienu vērtību, un tāpēc rēķiniem mēs redzam, ka diezgan tomēr augstāka. Bet šeit tipiski ir tas, ko cilvēki varbūt uzreiz tā neapzinās, ir tas, ka ēkas energoefektivitāte ļoti tiešā veidā ir saistīta ar iekštelpu temperatūru. Attiecīgi energoefektivitātes aprēķini ir veikti, piemēram, pie 20 grādiem, kas ir tāds tipiskais, un tev telpās ir 24-25 grādi ziemā, kas arī ir diezgan tipiski, jo mums patīk siltums un tā. Tad tas energoefektivitātes rādītāji var pasliktināt pat par 20-30%. Un attiecīgi, ja mēs pasakojam jau paši līdzi vienkārši tam, kas notiek mūsu telpās, mums pašiem jau veidojās tāds priekšstats, kā mūsu ēka vai dzīvoklis funkcionē, un tad jau mēs varam arī, ar to pašu energoauditoru nedaudz kvalitatīvāk runāt, jo energoauditors uzdos tev tos jautājumus. Vai energoefektivitāte ietekmē telpu mikroklimatu? Energoefektivitāte un vispār ēkas enerģijas patēriņu principā veido mikroklimats. Tā ir iekštelpu temperatūras, iekštelpu mitrums, gaisa apmaiņa un visas šīs lietas. Un tad ir attiecīgi tas jautājums un izaicinājums, lai nesanāk tā, ka mēs energoefektivitāti iemainām pret mikroklimatu. Mums ir energoefektīva ēka, tur A+ klase, visi ļoti laimīgi, bankas ir priecīgas un tā tālāk, bet cilvēki tajā ēkā varbūt nav tik priecīgi, jo viņiem, piemēram, nav gaisa apmaiņa. Viņiem ir augsts CO2 līmenis, viņiem ir augsts mitrums, viņiem potenciāli pelējums kaut kur parādās. Tāpēc energoefektivitāte vienmēr ir jāskatās kontekstā ar mikroklimatu. Nedrīkst nekādā gadījumā aizmirst par ventilācijas sistēmu, lai tiešām nesanāk tā, ka mēs esam uztaisījuši kaut kādu kasti, kurā mums nav ko elpot un mums ir augsti. Jo galu galā tomēr mājokļu būtība ir tā, lai mēs tur labi justos un lai mēs būtu veseli, mūsu bērni būtu veseli. Tā ir tā būtība un to nedrīkst aizmirst, kas bieži vien netiek uzsvērts īsti, bet tā ir tā lieta, ko īstenībā varbūt pasūtot energoauditu vai runājot par šīm lietām ar speciālistiem, pajautāt vienkārši, kas ir mikroklimata, kā mēs uz to visu skatāmies. Kārli, tad secinājums tik un tā svarīgākais ir cilvēks, nevis mājoklis, vai ne? Pilnīgi piekrīt. Milzīgi paldies tev par foršo sarunu. Paldies. Hei, čau! Čau! Hei, čau! Kas šī ir par vietu un kāpēc mēs esam nolēmuši satikties tieši šeit? Mēs te runājam par nākotni, par zaļo kursu, par ekoloģiju, un mēs esam Futurīmo zinātkāres centrā, kas ir RTU tāds izveidots produkts, kur tieši mēs konkrēti stāstam par koku. Mēs stāstam par koka būvniecību, par to, kā koks 21. gadsimtā ne tikai joprojām ir, bet ka viņš ir ļoti nepieciešams un ļoti labi saskan kopā ar visu to, kas mums ikdienā ir apkārt. Elektroautomašīnas, saules paneļi, ūdens apgāde viedā. Tas viss ir šeit. Super. Un runājot par nākotni un koku būvniecību, kā tev šķiet? Tas, kā man šķiet, tas, ko mēs jau redzam patiesībā pasaulē, un tas, kā man šķiet, kā jābūt Latvijā, ka koka būvniecība, viņi vienkārši iet tā rūgdam augšā uz augšu. Ja? Un tieši uz augšu, jo mēs redzam ļoti daudz augstceltnes, kas tiek būvēts no koka pasaulē. Mēs Latvijā varbūt neredzam. No koka augstceltnes? No koka. Okay. Latvijā mēs neredzam tik augstas koka mājas, bet mēs redzam ļoti interesantas, specifiskas mājas. Mēs redzam rūpnīcas milzīgas, mēs redzam biroja ēkas, arī dzīvokļi parādās. Ja, tā kā mēs solītu uz priekšu ejam un arī nonākam turpat. Un tas ir svarīgi apzināties, kāpēc tas notiek pie mums, tāpēc, ka mēs esam mežu valsts. Mums ir vairāk kā pusi teritorijas mežs un koks mums ir jāizmanto. Un kāpēc vispār būvēt no koka? Tāpēc, ka koks tas ir labākais, vienīgais atjaunojamais būvmateriāls, kāds vispār pasaulē pastāv. Un mēs šobrīd esam tādā modulītī, tādā nākotnes pilsēta, nākotnes dzīvoklis. Un, ja ieskaties, tad tu redzi, ka pilnīgi viss, kas šeit ir uzbūvēts no koka, neskaitot stiklu, protams, bet viss pārējais ir koks, gan grīda, gan sienas, gan logu rāmji, gan griesti. Viss ir no koka uzbūvēts. Un mēs to varam uzbūvēt nevis vienkārši tā, kā, bija koks uzbūvējam, bet mēs to varam uzbūvēt tā, kā mēs gribam. Mēs varam 21. gadsimta līmenī uzbūvēt tā, ka mēs vienkārši ķeram kaifu no tā. Kāds tad ir koka lielākās priekšrocības? Koks ir dabiski izveidojies lielisks būvniecības materiāls tieši pēc savām fizikālajām īpašībām. Ja? Jo no koka mēs varam būvēt ļoti augstas celtnes, mēs varam būvēt ļoti garus pārvadus, kur to nevajag kolonnas. Viņš ir izturīgs, viņš vienlaikus ir elastīgs un, kas ir ļoti svarīgi, vienlaikus arī ir viegls. Ja? Līdz ar to transportēšanu un viss pārējais, kas citiem materiāliem traucē, tērauda un betonam, bet kokam tas viss ir kārtībā. Plus,
Koks ir uguns drošs, lai arī kāds neizklausītos tā jocīgi. Mēs zinām, ka koks deg, bet kokam tā īpašība tāda, ka viņš deg prognozējami. Mēs zinām, ka kādu ātrumu, apmēram 0,7 mm/minūtē koks deg, un līdz ar to mēs varam prognozēt, ja nedod Dievs notiek ugunsnelaime, tad mēs zinām, cik mums daudz ir laika, lai mēs evakuētos, mēs zinām, kas ir jādara, lai nenotiktu nekas briesmīgs. Savukārt ar citiem materiāliem ir tā, ka ir pēkšņi ir uzkarsums, un tad viņš sabrūk, ja? Tā kā sarukšanas periods. Savukārt kokam mēs varam prognozēt, un viss ir kārtībā. Koks ir izcils materiāls priekš būvniecības. Perfekt. Zaļais kurs un koka būvniecība, kā tas iet kopā, jo, lai uzceltu māju, tas koks tomēr ir jānocērt. Jā, zini kā, tā ir sanāca, ka cilvēks dzīvo, cilvēks patērē resursus, gribi, tu šeit nestāv pliks, un tev vajag kaut ko dabūt. Un tad ir jautājums, no kurienes dabūt. Un koks, attiecīgi, ir ļoti izcils materiāls, ļoti labs resurs, kas ir vienīgais atjaunojamais resurs. Ja? Jo mēs viņu nocērtam, mēs viņu pārstrādājam, tikmēr jau citi iestāda vietā jaunus koks, viņi turpina augt, atkal ražo skābekli, atkal absorbē oglekli, un tādā veidā notiek tā aprite. Koks ir tajā ziņā ir ļoti piemērots. Protams, mums ir jādomā, kā mēs to mežu apsaimniekojam, bet mēs zinām, ka ja mēs pareizi visu darām, mēs varam koku paņemt, varam stādīt vietā un atkal būvēt. Turklāt koka mājas var pastāvēt un stāvēt gadu simtiem. Pat arī tagad, kad reizēm cilvēki vīpsnā par kaut kādām koka mājām, tur nezinu, maskačka, piemēram, tad mēs redzam, ka viņas stāv ar visu to, ka par viņām kāds nav rūpējies. Ja? Līdz ar to mājas var stāvēt gadu simtiem. Mums, teiksim, Doma baznīcas tornis ir sastāv no koka brusām, kurām ir 400 gadi. Un nav nekāda problēma. Plus, kas ir ļoti svarīga zaļā kursa ietekmē, tieši ir tas saucamais apritīgums, aprites ekonomika, ka mēs kaut ko vienu, ko mēs esam izmantojuši, varam izmantot vēlreiz. Un koks šajā jautājumā ir izcils materiāls, viņš ir viegli apstrādājams. Ja viņš ir pareizi glabāts iekšā tajā būvē, tad viņš ir izturīgs. Arī pēc 100 gadiem mēs varam, teiksim, šodien tā bija māja, rīt tas var būt kaut kāds gultas panelis vai pati gulta vai kāda mēbele, cita krēsls, skapis, grīda, vienalga kas, ja koks to pieļauj. Un tas ir tas fantastiskais, kas šajā produktā ir. Es ceru, ka tu jūties labi šajā koka mazajā mājoklītī, un tas ir, nav brīnums, ka tu jūties labi, ja, jo ir speciāli pat pētījumi Zviedrijā bijuši slimnīcās, ka koka tekstūra, pat tad, ja viņi ir apstrādāta, ja viņi it kā vairs nav tik dabiski, tur ir eļļa, laka virsū, ja, tā tekstūra nomierina, cilvēki jūtās daudz labāk. Koks ir pieskaries, ir ļoti patīkams uz taustu, viņš ir tāds silts, viņš nav augsts, viņš ir tāds mājīgumu iedod, un tāpēc cilvēkiem tas ļoti patīk. Ja viņš turklāt arī ir atklātas tās plašās daļas, tā kā kokam, koks uzlabo kvalitāti gaisam. Gaisa kvalitāte koka mājās ir daudz labāka, te nebūs nekad visādas ērcītes, putekļu un nebūs alerģijas tik izplatīts tā kā betona mājās. Ja? Tāpēc, ko es varu ieteikt, 21. gadsimts ir sācies, dzīvojam koka mājās. Tieši tā, esam mierīgi, dzīvojam koka mājās, pavisam vienkārši. Finanšu eksperts sadarbībā ar Swedbank. Primārais, ar ko daudzi sasaist kopā šo ilgtspēju, tā ir energoefektivitāte, jo tā ir tāda visvienkāršāk sajūtama. Daudzi jau ir sākuši gadus atpakaļ, pirms varbūt mēs par ilgtspēju pat runājām tik daudz ar kaut kādu energopatēriņu mazināšanu, vai tās būtu gaismas spūdžu nomaiņu uz efektīvākām, tā kā pirms tas skāra tādu ilgtspēju, kā mēs saprotam šobrīd. Tāpēc tas turpinājās šodien jau lielākā, es teiktu, plašākā mērogā, un daudz vairāk uzņēmēji nodrošina gan mazāku patēriņu, gan arī daudz vairāk mēs redzam no tāda produktu klāsta, ka tiek investēts zaļā enerģijā, kas tiek saražot vai no saules paneļiem vai vēja enerģijas, gan arī tiek daudz domāts pie tā, kāds ir mans nospiedums tieši no autoparka. Katrai nozarei ir savs specifiskais efekts. Tā mana pēda vairāk ir uz autoparku, vai tas ir, nezinu, uz ūdens piesārņojumu vai kāda cita veida. Bet viena no vienkāršākajām lietām ir vai nu ražot zaļo enerģiju pašam, vai arī samazināt izmešus tieši no autoparka, iegādājoties auto ar mazākiem izmešiem. Divi galvenie virzieni, kas ir ražojušiem uzņēmumiem, ja mēs skatāmies no enerģijas patēriņa, ir, kā es varu iegūt neatkarīgu un lētu elektroenerģiju, jo karš pierādīja, ka patiesībā jādomā arī par enerģijas neatkarību. Otrs, protams, tas arī mums pierādīja, ka cenas var neplānoti uzskriet debesīs, un tāpēc tā arī cenu paredzēšana tu vislabāk vari paredzēt, ja tu ražo pats. Tā kā mēs redzam investīcijas gan saules un vēja enerģijā, gan arī daudz un daudz vairāk tiek domāts par ražojošo iekārtu energopatēriņu. Jo jaunās iekārtas, viss, kas tiek ražots, ir gan uz lielāku jaudu, gan arī uz mazāku enerģiju patēriņu. Tā kā šīs, es teiktu, ir divas galvenās jomas, kurās uzņēmēji šobrīd ražojušie domā. Bet svarīgi, laikam, paturēt prātā, ka ražojošie uzņēmumi nav tikai par enerģiju. Bieži vien tas ir gan piegāžu ķēdes, gan arī notekūdeņi, ir klimats, daba, vide, kurā mēs pēc tam to visu palaižam apkārt. Tā kā tas ir baigi svarīgi skatīties tādā kopībā, kompleksā ražojošiem uzņēmumiem.
Man liekas, ka ir baigi svarīgi saprast, ka banka ir ne tikai finansēšanas partners ar produktiem, bet arī partners, ar ko mēs kopā varam mācīties. Jo noteikti, ka ne mēs, ne uzņēmumi šobrīd nezina visas atbildes, bet mēs varam būt ļoti labs partners tieši tajā izglītojošajā ceļā, lai nonāktu pie atbildēm, izaicinot viens otru ar jautājumiem un kopā nonākot pie atbildēm. Savukārt uzņēmumiem, manuprāt, ilgtspējas takā ir svarīgi būt drosmīgiem, gan plānot savus energopatēriņus nākotnē ar tādām būtiskām samazināšanas iespējām, gan arī uzdrīkstēties ņemt ārvalstu prakses, kuras vēl nav šeit Latvijā bijušas. Ņemt kaut ko ārvalstē, ko tu redzi, kas strādā tiešām no ilgtspējas, un sākt ieviest viņu savā darbībā. Toties praktiskā darbībā visdrīzāk ir svarīgi gan uzstādīt augstus mērķus, gan nostādīt biznesa plānus to realizēšanā un paredzēt tam arī finansējumu. Jo bez finansējuma šo mērķu sasniegšana visdrīzāk būs tikai plāni un vārdi. Tās ir daudzas lietas, kas ir svarīgi man ņemt vērā arī tajā izglītošanas partnerī, kur Swedbank var būt un ir labs partneris.